mākslinieks, kas ir visu šīs dienas pamatā, diemžēl nav. Tad vajag ļoti daudz, lai varētu viņu pārstāvēt. Un es lūgtu visus, tie pat nav visi, bet daudzi no Mārtiņa dienas mūziķiem. Pievienoties mums. Pievienoties mums, jā. Dotu vārdu režisorei Mārtiņa Freimaņa draugam Maijai Kalniņai. Lūdzu. Sveiciens visiem, un es gan mūziķi pārējie, es domāju, ka neticam ir šis fakts, ka Mārtiņa vārds ir blakus starp, tik klasiskām un neapšaubāmām vērtībām. Un es domāju, tā kā Freimanis ir paradoks cilvēks, tad iespējams, ka šis arī ir tas brīdis, kad mēs kā viņa draugi šobrīd viņu turpinām un jūtamies, ka atkal Freimanis ir izdarījis kaut ko tādu, wow, viņš ir iekļuvis šajā festivālā, un es domāju, šis fakts ir aplausu vērts. Vairāk kā 3 gadus turpina Freimani, un kad Elita piezvanīja par šo ideju, ka Mārtiņa Freimaņa dziesmas būtu pelnījušas būt šajā festivālā, es ļoti nopriecājos aiz kam. Jo fonds dara, ko viņš turpina Mārtiņu visā viņa darbībā, ko viņš ir aizsācis, un pamatā tam ir labdarība, draudzība un visas citas vērtības, ko viņš mums ir mūs iededzinājis un kopā sasaucis, taču viņš kā komponists nenoliedzami ir atstājis savu spilgtu krāsas striepienu kopējā Latvijas mūzikas gleznā. Jā, viņš 33 gadus to ir gleznojis un viss. Kā šķiet, tas arī ir viss, bet nē, viņa mūzika ir jāskan un ļoti liels prieks, ka Jūrmalā viņš tiks akcentēts un kā komponists, kā vērtība, kā mākslinieks, kā Latvijas viens no tādiem dulliem, foršiem mūziķiem un dziedātājiem, dzejniekiem. Šajā koncertā skanēs gan viņa rakstītas dziesmas, gan arī viņa dzeja, būs arī pirmatskaņojums, jo Freimanis mūs pārsteidz ik pa laikam no jauna, jo viņš ir izkaisījis sevi diezgan daudz savas mākslas un savas dzejas tekstus un dziesmas vēl pa pasauli, kuras mūs sameklē. Šajā koncertā, ar ko viņš atšķirsies varbūt no lielajiem koncertiem, ko Mārtiņa Freimaņa fonds ir rīkojis, ka vairāk pamatā šajos fonda koncertos muzicē tiešām Mārtiņa draugi, Mārtiņam tuvu cilvēki, un šajā koncertā tā būs nemainīga vērtība, jo projām viņa draugi būs uz skatuves, bet viņa dziesmas dziedās arī cilvēki, kuri līdz šim nav dziedājuši Mārtiņa dziesmas, un es ļoti ceru, ka tiešām Soņa Bishop ņems dalību, un mēs ieraudzīsim atkal Freimanu tā kā citā gaismā. Citās krāsās, un tā viņa krāsa, it kā nemainīgā vērtība, tomēr ļoti mainīga un interesanta mums pašiem. Es domāju, ka arī Freimaņa talantu cienītājiem un iespējams kāds no jauna vispār iepazīsim komponistu, Latvijas komponistu, dziedātāju, dzejnieku Mārtiņu Freimaņu. Es zinu, kā Aija dziedāsies pērni, varbūt, ka kāds jūs arī kaut ko gribat piebilst, ko jūs, kādām sajūtām jūs gaidat šo te skaisto 23. augustu. Labdien! Maija pieminēja pirmatskaņojumu. Sanāca tā, ka zvanīja man Elita un uzaicināja piedalīties šajā koncertā. Un tas uzstādījums bija viena Mārtiņa zināma dziesma, un otra pavisam nezināma, lai turpinātu Mārtiņu. Un tad, kāds dzibens spēriens no pašām debesīm, es atcerējos, ka man lādē ir salvete, uz kuras ir dzejolis, kuru mēs kopā ar Mārtiņu pie Olgas vārdadienas svinībās sarakstījām. Un tā otrā doma bija, ka Maijai tas dzejolis ir jāpaturpina, un tā trešā doma ir, ka Kārlim ir jāuzraksta mūzika, un tā šī trijotne tā saslēdzās, un viss notiek, dzeja mums jau ir, un Kārlis ir solījies uzrakstīt skaistu melodiju. Un tā kā... Vai tas skaties, kā? Jā,
Jā, būs baigi labi. Šeit. Visi nāciet, pērciet biļetes, kamēr vēl ir, jo drīz vairs nebūs. Un tā kā nebūs, tad paši vainīgi. Paldies! Esmu aicināts piedalīties Vidzemes kameru orķestru, tieši tāpēc šobrīd šeit ir Andris Veismans, diriģents. Un man ļoti gribējās, lai Mārtiņa mūzika skanētu tik krāšņa un skaista, kā tas varētu būt Vidzemes kameru orķestra izpildījumā. Paldies par uzticību. Man vispār liekas, ka ir jauns vilnis vajadzīgs, jaunā vilnī, dzintaros ar domu, ka mūsu latviešu popmūzika ir jāveicina ar vienu labāku atskaņojumā. Jo jau no Stroka laikiem Rīga ir ļoti bagāta ar tiešām augstas klases mūziķiem. Tango izrādās nemaz nav bijis sliktāks kā Argentīnā. Raimonda Paula laiks, kad sākās viss ar mūsu big bandu, un atkal atgriežas big bands. Tas ir brīnišķīgi iespēja lielākam vairumam, un tagad es skatos arī Mūzikas akadēmijā. Ir ļoti laba nodaļa, džēza nodaļa, un viņa izpaužās, brauc uz Amsterdamu, uz Amerikas Savienotām valstīm mācīties jauniešu, un kad ir šī iespēja mācīties, bet ka tas viss varētu tā kopā sajiet un veidoties tādi lieli projekti ar labām lietām, ar orķestri, ar dažādiem izpildītājiem. Man liekas, ka tā ir ļoti laba iespēja attīstīties mūsu jaunajiem māksliniekiem, dziedātājiem. Visi tiek runā tikai par Eirovīziju, bet īstenībā jau ir ļoti augsts klases muziķi. Un tik mazai valstī, tik slaveni muziķi pasaulē. Nu, nezinu, vispār klasikā tur, pat vēl bija Venecijā opera konferencē, kur no visas Eiropas un pasaules sabrauc. Viņi teica, nu, jums jau tur tāds septītnieks ir, kas ir pasaules slavens. Ko jūs varat žēloties? Bet mēs jau, mums tāpatās viņi jāpērk ir. Par tām naudā, kā maksā viņi pasaulē. Tā kā. Es domāju, ka mūsu popmūziķiem jābūt nezamākā līmenī, jābūt arī šim septītniekam. Daži jau mums te ir atnākuši, jau zvaigznes jau 1, 2 jau ir, bet vajadzētu vēl kādus 4, 5 vēl pielikt klāt, ja? To es arī aicināju. Zies? Jā, mēs skatāmies pie ģitāra, tad jau, kā jūs skatos, ir visi tā vienmēr izšaus, tad, ja ir ģitāra, tad viņai noteikti ir jāskata.
Es gribētu pieteikt un lūgt pāris vārdus pateikt Egimam Vēdram no Tipogrāfijas Reko, kurš ir mūsu sens draugs un tiešām viens no tiem, kas latviešu mūziku atbalsta no sākta gala līdz beigām. Gan diskus izdodot, gan plakātus drukājot, gan visas šīs skaistās lietiņas, ko mēs redzam, tas viss ir Tipogrāfija Reko. Egiju, divas vārds, kāpēc to latviešu mūziku atbalsta? Labdien! Labdien, maestro! Labdien, droši vien Olga, Laima, visas meitenes zēni. Protams, pērles ir jāspodina. Un šīs pērles ik pa laikam ir jāsavāc kopā. Ir sevišķi tādā festivālā Elita, ko tu esi iecerējis kopā ar maestro. Es domāju, ka tas ir skaistākais, kas var būt, jo festivālā, kā jau maestro teica, ir, bet tik apjomīgs un tik spēcīgs nav. Pērles, kas ir sanākuši šo festivālu, ir visspēcīgākās. Viņas ir jāspodina un jāļauj jaunām pērlēm rasties. Tāpēc Reko poligrāfija vienmēr būs klāt tur, kur ir skaista mūzika, kur ir skaisti labi cilvēki, tur, kur ir laime, prieks un saticība. Tā ir šeit arī. Paldies jums, lai pērle izdodas. Tātad 23. augusts Martina Freimaniņa dziesmas, kuras izpildīs Lauris Reinīgs, Aija Andrejeva, droši var aplaudēt, Andris Veiklis, Emīls Balceris Pēr, Valters Vienkārša, Kārlis Bumeisters, aplausi, Maka Viktoros, Soņa Bišov, Artis Gāgā, Vidzemes kamera orķestris, MC orķestris, un vēl koncerta programma nav noslēgusies, tāpēc vēl var būt dažādi pārsteigumi. Arī varbūt Rikards. Var būt. Big Bang piedāvā populārās mūzikas festivāls Latvijas Pērles. Dzintaru koncertzālē no 21. līdz 24. augustam. 4 vasaras vakari ar lieliskās Olgas Rēckas, drauga Mārtiņa Freimaņa, divas Laimas Vaikules un maestro Raimonda Paula mūziku un uzstāšanos. Latvijas Pērles. Personības, ar ko lepojamies. Mūzika, par ko priecājamies. Ģenerālsponsors Big Bang.